Veikalā ar akcijas nodokļiem un uzcenojumu cena ir vismaz divkārša. Jānis Zvērs, Aigars Ulmans, TV3 ziņas. Rīgas centrā noritēja nesankcionēta akcija. Tas laikās Saskaņas centra jauniešu organizācija, ar kurpēm nomētāja Latvijas valdības vadītāja Valda Dombrovska ģimene. Pašvaldības policija Rīgas mēra Nila Ušakova paspārnē esošos aktīvistus izgaņāja tikai pēc pāris stundām. Sveicināti! Mums tagad ir arī atrakcions. Trāpie mūsu valdības prezidenta ministru. Trāpiet lūdzu starptautisku kreditoru aģentiem. Saskaņas centra jaunatnes organizācijas Vienot Latvijai pārstāv šodien dažādi centās izrādīt nicinājumu pret Dombrovski. Garām gājējiem tika izdalīts skrejlaps, kurās ministrs prezidents bija attēlots kā orangutāns, bet saskaņniešu līderis Jānis Urbanovičs kā topošās valdības vadītājs. Varēja apskatīt vienotības redzamāko politiķu karikatūras ar solījumiem, kurus tie nesot izpildījuši. Pikets tika rīkots ignorējot pašu organizācijas krustāvu Nila Ušakova vadītās Rīgas domas aizliegumu. Viņi izdarīja visu pretēji solītajam, visu. Tauta aizbrauc, ģimenes paliek bez vecākiem. Mēs cīnāmies par taisnu lietu. Neviens mūs no šejienes un šīs valsts neaizdzīs. Stāvēsim līdz galam. Pašvaldības policija pāris stundas tikai noraudzījās uz galvenokārt krievu valodā notiekošo nesankcionēto akciju. Tikai pēc tam beidzot tika sastādīti administratīvie protokoli un jaunie saskaņieši, kuriem ir noslēgts sadarbības līgums ar prokremlisko organizāciju Naši, izklīda. Jānis Eglīts, Andrejs Kangals, TV3 ziņas. Septembrī